Bērnībā dzīvoklī bija daudz grāmatas, literatūra pārsvarā. Kā mēs zinām, padomju periodā Latvijā un citur pastāvēja šis diskurss, vai ne, ka padomju tauta, protams, pēdiņās, ir lasošākā nācija. Ja? Tā nekad nav bijis nācija, bet lasošākā, vienmēr sakot, tauta pasaulē. Un droši vien tas kaut kādā mērā arī, vismaz manā ģimenē, tas tiešām varēja redzēt, ka tā lasīšana ir tāda goda lieta, par spīti tam, ka mani vecāki, lai gan abiem bija augstākā izglītība, par tādiem intelektuāļiem mēs nekadā ziņā viņus nenosauktu. Ja? Viņi vienkārši bija cilvēki, kuriem likās, ka lasīt pamatā daiļliteratūru, pamatā klasiku, protams, ka tas ir kaut kas tāds ļoti normāls un pareizs, un kaut kā šīs arī spiediens, tāds netiešais par to, ka arī man ir jālasa, viņš pastāvēja. Un iespējams pats sākotnēji nedaudz traucēja veidot tās attiecības ar grāmatām, jo likās, ka tas ir kaut kas, kas man ir jādara, ka tas ir pienākums. Vai ne? Man nav tādu spilgtu atmiņu par konkrētiem tekstiem, kuri būtu mani šajā bērnības laikā tā ļoti uzrunājuši. Es atceros, es lasīju kaut kādā diezgan agrīnā vecumā, man bija ap 10 gadi. Es uzskatu, ka tas ir diezgan tomēr maz, bet es lasīju Dimā Muskatierus, kas bija bieza grāmata bez bildēm, ja, un kaut kādā ziņā no šodienas viedokļa skatoties, laikam reti tā notiek, ka bērni 10 gadu vecumā dara kaut ko tādu. Ja, vienkārši tāpēc, ka mūsu informācijas patēriņa paradumi tik ļoti mainījušies, ka šīs biezās grāmatas arī kaut kā asociējas ar kaut kādu piepūli, varbūt vairāk, nevis ar izklaidi. Bet attiecīgi tie teksti, viņi diezgan agri mani kaut kā ievilka. Un es neteikšu, ka es biju tāds bērns, kas tiešām lasīja ļoti, ļoti daudz. Par tādu nekad sevi neesmu uzskatījis. Un kaut kādā ziņā man tāda apzināta lasīšanas dzīve, man gribas teikt, tomēr sākās tajā brīdī, kad es iestājos jau vēstures un filozofijas fakultātē. Protams, ka skolas laikā viss kaut kas ir lasīts, bet lielā mērā lasīts bezjēgā. Attiecīgi skolas programma, jā, kaut kādas lietas, kas patīk, bet šīs lietas bieži vien pēc kāda laika izrādās diezgan aizdomīgas. Man nav kauns atzīties, es esmu lasījis tīņa gados arī Paulu Koelju, piemēram, jā, un neatceros, kādi man tur īsti bija iespaidi par tām viņa grāmatām, tas izlasīju pat vairāk par vienu. Un attiecīgi kaut kāda tā nākamā līmeņa lasīšanas pieredze jau saistās tiešām ar studijām, filozofijas studijām, kur šī kaut kāda bijība pret tekstu un arī pret literatūras tradīciju, nezinu, kaut kā lika un ļāva pa jaunam vispār paskatīties. Ja, gan uz literatūru kā tādu, gan, protams, uz filozofiju. Un jāatzīst godīgi, ka pirms es iestājos, es minimāli kaut ko biju lasījis no filozofijas. Ja. Es principā sāku tā ļoti intensīvi pievērsties visam tam kanonam tieši studiju laikā. Un tas kaut kā ļoti mainīja droši vien izpratni vispār par tekstu un arī skatījums uz daiļliteratūru, uz citu žanru
tekstiem, viņš arī kaut kā tomēr pastarpināts kopš tā laika ir bijis ar kaut kādu filozofisku perspektīvu. Es noteikti gribu izcelt šo autoru, jā, ar kuru sākas faktiski filozofijas tradīcija tādā rietumu izpratnē, un kas paradoxālā kārtā joprojām ir aktuāls. Un te ir kaut kā tās, filozofijas brīnums, kā tas ir iespējams, ka teksti, kas rakstīti pirms 2500 gadu, ka tie vēl nav, ka derīguma termiņš tiem vēl nav beidzies. Par spīti tam, ka tā sabiedrība, kurā dzīvoja šie senie filozofi, bija ļoti atšķirīga. No vienas puses demokrātiska, no otras puses arī vergturu sabiedrība. Un viņiem kaut kā likās normāli, jā, ka ir vergi, jā, kuru darbs faktiski arī ļauj tādai filozofijai tapt, vai ne? Jo tev parādās brīvais laiks domāt par abstraktām lietām tieši tad, kad kāds cits padara visus tos netīros, tā teikt, darbus. Un Platona dialogi tā bija tāda liels atklājums. Un es atceros, ka lasot šos tekstus, tie uz mani iedarbojās tīri fiziski, varētu teikt, cita starpā. Un es neteikšu, ka tas bija kaut kas ļoti patīkams vienmēr. Tur bija arī tāds aspekts, sajūta, ka mans ķermenis varbūt nav dzīvs. Kaut kādā paradoxālā veidā tāda disociācija, jā, no sava ķermeņa, un varbūt es pārspīlēju. Tas nav bijis nekas tāds patoloģisks, tādā līmenī, ka man būtu, jāmeklē palīdzība. Bet tas diskurss, vai ne, par to, ka ķermenis ir dvēseles cietums vai kaps, ko mēs atrodam, teiksim, sokratiskajos dialogos, laikam kaut kā tika tas jaunais, vai ne, faktiski tīnis vēl, Igors to pārdzīvoja, izjuta tīri tā kā ķermeniski savā ziņā. Un tāpat laikā, protams, es arī nesen pavisam ar studentiem estētikas kursā mēs lasījām dzīres, Platona dzīres, tas ir tas darbs, no kura ir atvasināta šī izpratne par platonisko mīlestību. Ja? Un es arī centos saprast, jautāju studentiem, kas tad ir tā platoniskā mīlestība, kā mēs to varam saprast tieši no Platona teksta. Skaidrs, ka tas ir eros, jā, drīzāk nekā kaut kāda šī mūsdienu izpratne. Jā. Attiecīgi eros, kas sākas ar ķermenisko, bet kas iet tālāk un augstāk un plašāk. Jā. Un citiem vārdiem tā ir iekāre. Tā ir saruna arī par iekāri. Un skaidrs, ka Platons dibina tradīciju, kura ir dziļi patriarchāla, sievietei tur faktiski nav vietas, sieviete nav domu biedra, sieviete nav dialoga, dalībniece. Jā. Ar vienu tādu varbūt būtisku izņēmumu tieši dzīrēs Diotīma priesteriene ir tas personāžs, jā, kurš māca Sokratam šo te erotiku, jeb izpratni par to, kas ir šī metafiziskā tieksme, šī iekāre. Citādi, jā, tā ir vīru padarīšana, un tas kaut kādā ziņā mani arī šodien mulsina, jo es spēju lasīt šos tekstus un neizjust riebumu pret to faktu, ka tā ir faktiski sievietes izslēdzoša, jā, tāda diskursīvā telpa. Un es zinu, ka ir cilvēki, kuri varbūt nespēj, kuri tieši, kuriem šķiet, ka šī tradīcija ir tik tāla un sveša un varbūt mirusi jau savā ziņā, tik ļoti atrauta no mūsdienām, ka nemaz nav vērts. Un man vienkārši jāatzīst, ka es nepiederu, jā, tiem cilvēkiem.
Un, piemēram, arī vēl viens tāds tekstiņš no filozofijas bakalaura studiju sākuma, pirmajiem gadiem. Immanuela Kanta tīrā prāta kritika. Tobrīd bija pieejams Rolova tulkojums, starpkaru periodā izdotais, bet Riharda Kūļa tulkojums vēl nebija tapis. Viņš 11. laikam vai 10. vai 11. gadā tika izdots. Attiecīgi, tā kā man krievu valoda ir dzimtā, arī es antikvariātā Planēta, kas joprojām atrodas Lačplēša ielā, kaut kur netālu no Rīgas, Jaunā Rīgas teātra, es nopirku tādu Kanta kopoto rakstu, tādu izdevumu, krievu valodā 6 sējumos laikam. Un pirmajā kursā izlasīju tiešām, man šķiet, ka jau pirmajā, izlasīju visu tīrā prāta kritiku, kas, manuprāt, arī ir diezgan baisi tā kā domāt. Retrospektīvi, kad 19-gadīgs cilvēks izlasa kaut ko tādu, kas viņam nebija kārtībā. Ja? Bet Kants, kuram šogad 300 gadi, un kuru arī, manuprāt, var lasīt mūžīgi, un kurš, protams, daudzos aspektos ir datēts, bet kaut kādos citos turpina mūs uzrunāt. Un tā ir, savā ziņā tāda filozofijas klasika, bez kuras nevar, manuprāt, nekas nevar notikt. Ja? Ja tevi interesē filozofija, tad skaidrs, ka Platons, Aristoteles, Dekarts, Kants un tā uz priekšu, viņi ir neatņemami autori. Tas, kas nav neatņemams autors, bet arī man ļoti būtisks, tas ir Freids. Un šeit ir 18. sējums no viņa kopotajiem rakstiem, standard edition saucamais, angļu valodā tieši. Faktiski, lai gan Freids rakstīja vācu valodā, bet tieši angliski viņu visvairāk lasa un citē, tāpēc, ka angļu valodu zina daudz plašāks lasītāju loks. Un kaut kādā ziņā tas ir tāds standarta izdevums. Kāpēc Freids? Ja? Freids un filozofija. Mums varbūt Latvijā šķiet, ka tas ir pašsaprotami. Bet ļoti daudzās valstīs, daudzās universitātēs tā nebūtu nav. Nav filozofijas nodaļās, fakultātēs nekādas pastiprinātas intereses par psihoanalīzi. Un jāsaka, ka es domāju, tas ir gandrīz vienpersonisks, varbūt profesora Igora Šuvajeva nopelns. Arī Elgas Freibergas, arī Anša Zundes, arī citu Latvijas filozofu, bet es domāju, neviens nav izdarījis tik daudz psihoanalīzes popularizēšanā, iedzīvināšanā šeit, kā profesors Šuvajevs, un gribas kaut kā atzīmēt viņa tādu lielo nozīmi. Tiesa gan studiju laikā vairāk tieši caur lekcijām, vai ne? Nevis caur grāmatām kaut kā viņa idejas nonāca pie mums. Bet arī šeit ir viņa 96. 98. gada tāds ļoti, manuprāt, vērtīgs avots šajā aspektā. Psihoanalīze un dzīves māksla. Tās ir divas lietas, ko viņš lielā mērā centās arī kaut kā piekopt, praktizēt, un viņam bija svarīgi, ka filozofija nav tikai abstrakta teoretizēšana, bet arī tiešām dzīves māksla. Tā kā jāpateicas viņam par to, ka Freids latviski ir iztulkots, un ka vispār, ka mums ir vēlme viņu lasīt, par viņu runāt. Un ļoti gribētos, lai tas turpinās. Pret Freidu arī, protams, dažādi var izturēties un jautāt, vai mūsdienās tāds Freids vispār ir vajadzīgs, vai viņš nav jānodot kaut kādā intelektuālās vēstures arhīvā. Es tā neuzskatu.
es piedaru pie tiem, kuri redz, protams, viņā noteiktus, kā saka, viņa teorijas limitācijas, bet jebkura teorija ir tāda. Jā. Mēs nekad nevaram paņemt visu, bet tas, ka mēs nevaram paņemt visu, nenozīmē, ka mums viss ir jānoraida. Un turpinot varbūt to sarunu tieši par tādiem filozofiem vairāk, es domāju, ka visi tie, kas man ir bijuši saistoši vienā vai otrā veidā, viņiem arī Freids ir bijis būtisks. Varbūt mazākā mērā Maurice Merleau-Ponty, tas ir franču domātājs, fenomenologs, eksistences filozofijas pārstāvis, par kuru es uzrakstīju bakalaura darbu. Jā. Tātad mans bakalaura darbs bija veltīts viņam. Latviski ir iztulkots viņa liela darbs Uztveres fenomenoloģija. Rinalda Zembacha tulkojumā ir pieejams. Tāds tiešām 20. gadsimta franču filozofijas tāda liela klasika, ļoti forši, ka tā ir mums pieejama. Un ir Māras Rubenes Acs un gars, kas ir vairāk darbs, estētikā, var teikt, glezniecības filozofijā. Šeit eseju krājums Jēga un bezjēga, kur mani visvairāk piesaista, es arī nesen pārlasīju, esejā Sezāna šaubas, kur viņš Merleau-Ponty pievēršas Sezāna glezniecības praksei, veidam, kā Sezāns domā gleznojot. Jā. Un kā, varētu teikt, ka savā glezniecībā piedāvā tādu skatienu uz lietu pasauli, kāds varbūt citādi mums nebūtu pieejams. Jā. Glezniecība kā tāda redzēšanas māksla un vienlaikus metafizika. Žaks Derrida, arī tāds domātājs, kas man ir būtisks bijis ilgstoši, par viņu arī tapis promocijas darbs, un šeit ir viņa tekstu krājums diseminācija vai, izsēšanās, mēs varētu latviskot, kur, manuprāt, daži viņi tādi man personiski varbūt nozīmīgāki teksti. Cita starpā dubults seans, kas ir rietumu metafizikas klātbūtnes, metafizikas dekonstrukcijas mēģinājums caur Stefana Mallarmé tādu mazu dzejprozas gabalu mimika, jā, puslapusi garš tekstiņš, caur kuru, jā, Derrida tādā, varētu teikt, poststrukturālisma gultnē, faktiski, jā, parāda, kā mimēzes attēlošanas, jā, principi, kurus faktiski nostiprināja jau tie paši senie grieķi, jā, kā viņi varbūt sasniedz kaut kādu savu robežu tieši modernitātes laikā. Tātad modernitāte, kas nāk ar klasisko konceptu, klasisko ideālu pārskatīšanu. Runājot par modernitāti, un šis pirmais autors, kas nav tāds tīrs filozofs, vai ne, no visiem, Šārls Bodlērs, tiešām nezinu, ko tas par mani pasaka, bet tas ir mans visu laiku mīļākais dzejnieks. Un joprojām, lai gan viņš savas formas ziņā ir diezgan klasisks, jāsaka, jā, viņam ir dzejprozas darbi, kuri ir novatoriski savam laikam, bet viņa, piemēram, ļaunuma puķes, tajās dominē klasiskas formas, jā, Aleksandrīnas, kas ir ļoti stingrs tāds konvencionāls veids, kā veidot sonetu.
un attiecīgi nevarētu teikt, ka viņš ir bijis ļoti liels tāds formas novators no šī viedokļa. Bet modernitāte, kā arī viņa tēma pastāvīgā un šī tieksme notvert gaistošo, tādu gaisīgo, skaistumu, tagadnības skaistumu, manuprāt, tāds ļoti būtisks ir pieturpunkts ceļā arī uz laikmetīgumu, jo faktiski 19. gadsimtu vidus otrā puse, Baudelaire laiks, par kuru Valters Benjamins arī ļoti skaisti ir rakstījis. Tas ir brīdis, kad tagadnība, kad tagad brīdis kļūst interesants. Faktiski rietumu tradīcijā līdz tam bieži vien tagadnība un vispār jauninājums, jaunrade, nebija kaut kas pašsaprotami labs. Un 17. gadsimtā Francijā vēl strīdējās tādi klasicisti, senie, pret jaunajiem. Jaunie tātad apgalvoja, ka viņi ir sasnieguši kaut kādu, kultūra ir sasniegusi kaut kādu progresa līmeni, ka faktiski viņi nav sliktāki par tiem senajiem, par Homēru un citiem dižajiem senajiem, bet daudzi nebija gatavi to pieņemt, ka vispār kā mākslinieciskā literārā jaunrade ir tas, pēc kā ir jātiecas. Drīzāk tāds standarta priekšstats bija, ka ir jāatdarina klasiskie labie paraugi, jo senie zināja labāk. Un tad, 19. gadsimts ir brīdis, kad šī modernitāte, tā kā varētu teikt, tieši Baudelaire personā sevi piesaka, kā tieksmi pēc jaunā. Un es vienmēr citēju arī pašas pēdējās rindas no Ļaunuma puķēm, cikls Nāve, kur izskan šī doma, ka, manuprāt, tas arī lielā mērā ir tāds kodols visai viņa poētikai, viņa filozofijai varbūt. Viņš prasa to indi, kuru viņš grib izdzert, tāpēc, ka, savā ziņā varētu teikt, dzīve ir neizturama, tās ciešanas dedzina prātu, un izdzerot indi, tātad plonger au fond du gouffre en fer au ciel qu'emporte au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Attiecīgi vienalga, vai tas ir, vai tā ir elle, vai tā ir paradīze, debesis, mēs tur dosimies, lai tajā nezināmajā, lai atrastu jauno. Jaunais, kā šis valdzinājums, kas faktiski ir spēcīgāks par nāvi. Un jaunais jau vienmēr paredz nāvi savā ziņā. Lai kaut kas jauns taptu, kaut kam vecam ir jānomirst. Ja jau mēs esam dzejas tādā teritorijā iesoļojuši, varbūt parādīšu ar tādu jaunākās latviešu dzejas izlasi ar ļoti spožu autoru sastāvu. Amanda Aizpurieta, Klāvs Elsbergs, Guntars Godiņš, Žebers, Edvins Raups, Ingun Jansoni, Jānis Ramba, Māris Melgalvs, Anna Rancāna, Pēters Brūvers, Ieva Roze, Andris Akmentiņš, Līnārds Zolnerovičs un Anna Auziņa. 95. gadā izdots krājums, un man ir kādā grāmatu antikvariātā ir palēmējies nopirkt eksemplāru, kur ir dažu minēto autoru autogrāfi, ieskaitot Annu Auziņu, Jāni Rambu un, manuprāt, tā ir Amanda,
aizpuriet varētu būt. Nu, tā šķiet. Attiecīgi arī tāda raritāte un latviešu dzeja šajā te arī posmā no 80. gada līdz 95. Kas ir tāds, vai ne, pārmaiņu laiks. Un, nu jā, teiksim, no latviešu dzejas negribas varbūt minēt tos, kas ir dzīvi un klātesoši, vai ne? Jo tad var jau nojaust. Vienu varbūt es minēšu grāmatu, arī tādu sautīgu iemeslu dēļ, nezinu, vai drīkst to atklāt, bet tā ir veltīta man. Un, nu, kuram tad, vai ne, tas nesagādā prieku, ka tev velta dzejas grāmatu. Jeļenas Glazovas Alkatība, kas ir viņas, manuprāt, subjektīvi labākais krājums, kas ir bilingvāls arī, nu, oriģināls krievu valodā, bet ir, manuprāt, negribu samelot, Arvis Vigls atzīvoja to latviski. Tāds ļoti saudabīgs, postmoderns, jāsaka, postmoderns un varbūt posthumāns skatījums uz realitāti, kas šajā viņas poētikā tiek artikulēts. Jāatzīst, ka tomēr darbs, un faktiski filozofija ir arī darbs man, vai ne, lielā mērā definē tos tekstus, pie kuriem gribas atgriezties, vai vajag atgriezties atkal un atkal. Un, jā, vienmēr, teiksim, apsverot, kuru grāmatu tu gribi iegādāties, un nu, tiešām, lai tā stāv tavā plauktā, un kura varbūt tev nav vajadzīga fiziski. Jā, grūti pateikt, kas ir, nav kaut kādas zelta formulas, kā saprast, jā, kas ir tas, ko es tiešām gribu sev. Bet, nu, lielā mērā, es domāju, nu, tāds, protams, kaut kāda man relevantā filozofijas teorijas, nu, tas, ko var saukt par klasiku, un es pie tās, protams, attiecinu arī, nezinu, 20. gadsimta autorus, jā, un varbūt pat dažus 21. gadsimta autorus, kā manis te kaut kur atlasītais, bet laikam nepieminētais Slavojs Žižeks, jā, teiksim, es uzskatu, ka viņa ideoloģijas cildenais objekts, kas ir grāmata, kas viņu, principā, padarīja slavenu 80. gadu beigās, nu, ka tā ir tāda mūsdienu, jā, kreisās filozofijas teorijas klasika, jā, un tā tad, nezinu, tur arī Žoržs Batais, Antonēns Artaud, piemēram, lielā mērā arī jāsaprot, ka tā filozofija, kas mani uzrunā, tā ir, nu, filozofija, kas kaut kur robežojas vai tuvojas mākslai un literatūrai. Ja? Attiecīgi, tas ir tā kā, varbūt arī nu, mans veids, kā es cenšos arī literatūru un mākslu, ja? Varbūt uzlūkot caur arī, nu, Batais ir ļoti labs piemērs šeit, jo viņš ir gan rakstnieks, ja? Gan arī teorētiķis un filozofs. Un, jā, attiecīgi, viena tāda liela sadaļa ir tā man relevantā klasika, cita sadaļa ir nu, kaut kāda mūsdienu aktuālā literatūra, un te galvenokārt man jāsaka, ka pēdējā laikā, jā, piemēram, krievu literatūra, kura kādreiz man bija diezgan aktuāla, viņa ir izkritusi. Te man tiešām jāatzīst, ka karš Ukrainā ir ietekmējis to attieksmi arī manu. Ja?
Es nevaru skaidrs, kā daudzi, piemēram, pateikt, ka es tur neklausīšos krievu mūziku, jā, jo šī valoda tur man rada kaut kādas negatīvas emocijas. Nu, to es nevaru atļauties, jo tā ir mana dzimtā valoda, viņa paliek ar mani. Bet jā, lasīt krievu literatūru, godīgi sakot, tiešām nevelk pēdējā laikā. Un kas ir nācis vietā? Es cenšos tā kā iespēju robežās, lai gan arī jāatzīst, ka, piemēram, prózu, es nespēju izsekot visam, kas iznāk latviski no prózas, izsekot grāmatas es redzu, bet izlasīt to visu, nē, vienkārši godīgi jāsaka. Nē, man nav manā lasīšanas ritmā, mana darba ritmā, nav tāda resursa, laika resursa, lai es tā kā sekotu līdzi, tiešām iedziļinoties, piemēram, latviešu prózas plašajā piedāvājumā. Ar dzēju, kā var saprast, ir vieglāk, dzēja ir kompaktāka, un tā arī cenšos kaut kā vairāk varbūt sekot līdzi, un kaut kā man šķiet, ka dzēja arī ir tas literatūras veids, kas vairāk pieprasa to kontaktu ar fizisko grāmatu. Ja? Skaidrs, ka tu vari lasīt dzējas kopas, Punktumā, vai Satorī un citos žurnālos, Strāvā, bet arī kaut kāda pietāte pret krājumu kā kopumu, kā vienību, kā tādu strukturētu veselumu. Tāpēc arī bieži vien kaut kā parādās manos plauktos arī tie jaunie krājumi. Kādreiz arī tie, par kuriem nevarētu teikt, ka tie rada kaut kādas ļoti tādas intensīvas, izteiktas emocijas. Ir ļoti daudz grāmatu, kas ir arī jaunībā lasītas un autori, bet pret kuriem tagad ir iestājusies absolūta vienaldzība. Ja? Nezinu. Piemēram, varbūt es kaut ko nesaprotu, bet man šķiet, ka tāds Remarks, ir absolūti, tas ir autors, kurš vispār mani neizraisa ne mazākas tā kā kustības iekšējās. Ja? Un tādu ir ļoti daudz. Ļoti daudzus arī neesmu lasījis, jāatzīst. Jā, es domāju, ka, teiksim, arī kā būdams, tā, ka man ir 39 gadi, es esmu kaut kā tā viduspaudze, jo mēs esam. Jo pirms mums bija tie, kuri laikam lasīja, visu, vispār, ko varēja atrast, un arī lielā mērā dzīvoja apstākļos, kad literatūra bija ļoti ierobežota, kad mēs zinām šos stāstus, kad tev ir tur pa nakti jāizlasa kaut kāds romāns, kas nelegāli ir nonācis tavās rokās, un domājot okupācijas laikā. Un tad nosacīt tā mūsu paudze, un tad ir, teiksim, jaunieši, kuri vispār lielā mērā, kā var saprast, kā jau teicu, lasīt garus tekstus bez vizuāla kaut kāda pavadījuma, tas arvien varbūt mazāk skaidrs viņiem ir, kāpēc tas ir jādara. Ja? Un tad es teiktu, ka es esmu kaut kur pa vidu tādā ziņā, ka ļoti daudz, kas no literatūras klasikas nav lasīts, piemēram. Ja? Vienkārši man tas ir jāatzīst. Drīzāk kaut kāda tā savu, kaut kāda pavadienu meklēšana, un vienmēr ir kaut kādi neproporcionālie burbuļi. Piemēram, tu ienāc, ir kaut kāds viens autors vai viens, varbūt, laikmets, un tur kaut kā tā ļoti plaši paņem un visu kaut ko izlasi, bet tad ir kaut kādi arī tādi, kaut kādi pilnīgi neaiztikti lauki.